Bez Jēzus Kristus nav atbildes, nav varianti, nav šis ceļš, to nevar uzvarēt. To vājumu, nespēku, šo slimību nevar uzvarēt. Tu viņam jau pasludini par to, tad ka viņš cilvēks ir gatavs jau pieņemt Jēzus Kristu, dzīvot ar Jēzus Kristu, un tad jau atverās sirds, un tad es bieži cilvēkam saku, Jēzus vārds ir par visiem vārdiem augstāks. Un tas ir apusīgi griezīgs zobens, un tas arī ir ierocis. Jo cik ir bieži atnākuši cilvēki, es viņam pirmās reizes aizlūdzu par viņu, saku, Jēzus Kristus vārdā, es sasaistu slimību, es sasaistu visus uzbrukums, visas tumsības, sērgas, viss sasaistu Jēzus Kristus vārdā. Un es pasludinu dziedināšanu ticībā, un es saku, staigāt šo ticību. Un šim cilvēkam saka, tu lūdzi un saisti, un atraisi Jēzus Kristus vārdā, jo vārdā ir teikts, ko jūs saistīsiet. Jēzus Kristus vārdā šeit ir zemes, tiks saistīts debesīs, un ko jūs atraisīsiet, tas tiks atraisīts. Jēzus Kristus vārdā. Šim vārdam ir spēks pār visiem vārdiem, par visiem vārdiem. Un tas tiešām, es redzu, kā cilvēki nāk smaidīgi, pēc lūkšanām viņi ir atvērti, viņi ir piepildīti, un viņi varbūt nemāk vēl paši lūgt. Un te ir tā, ka citreiz, tā kā es pats biju, ka es nemācēju lūgt, bet man bija šīs lūkšanas no brāļa Kristu, Edvīna, ka viņš man atsūtīja. Un tas man bija par stiprinājumu tad, kad es nemācēju lūgt. Bet tā ir žēlastība, kad cilvēks satver, kas ir dzīvība.